Esiet sveicināti Samantiņas pasaciņās. Maroni tirgotājs. Pienāca ziema, sniega vētras gaudoja ap raganas māju un raustīja slēģus. Mazo raganiņu tas neuztrauca. Tagad viņa ikdienas sēdēja istabā uz soliņa pie podziņa krāsnes un sildīja muguru. Viņas kājas bija iejautas biezās filtra čībās. Lāgiem viņa sasita plaukstas, un katru reizi, kad viņa sasita plaukstas, kāda no malkas šķilām, kas turpat gulēja kastē pie krāsnes, pati ielēca krāsnes mutē. Kad mazajai raganiņai pēkšņi radās vēlēšanās pēc ceptiem āboliem, viņai atlika tikai paklikšķināt pirkstus, tūlīt pat no pieliekamā izripoja daži āboli un ielēca cepeškrāsnī. Krauklim abraksam tas patika, viņš vienmēr no jauna apgalvoja, tā ziemu var pārlaist gluži labi. Taču mazajai raganiņai ar laiku gauži apnika šī laiskā dzīve. Kādu dienu viņa īgni jautāja: varbūt man visu ziemu te vajadzēs sēdēt uz soliņa pie krāsnes un sildīt muguru? Es gribu atkal izkustēties, un deguns arī prasa svaigu gaisu. Nāc, izjāsim kādu līkumu. Ko? Abraks satraukts iesaucās. Par ko tu mani galu galā uzskati? Vai tad es esmu ledus putniņš? Nē, tāds suņa augstums nav domāts man. Sirsnīgi pateicos par ielūgumu. Paliksim labāk mājās siltajā istabiņā. Tad mazā raganiņa sacīja: nu labi, kā vēlies, manis pēc tu vari palikt mājās, es jāšu viena pati. Mani sals nebiedē, un es silti saģērbšos. Mazā raganiņa citu pēc cita uzvilka 7 svārkus. Tāda apsēja lielo vilnas lakatu, aprāva ziemas zābakus un uzvilka 2 pāri dūraņus. Tā abruņojusies mazā raganiņa uzsēdās uz slotes un izšāvās laukā pa skursteni. Ārā bija stindzinošs sals, kokiem mugurā bija biezi balti mēteļi, sūnas un akmeņi bija pazuduši zem sniega. Mežā vietumis spīdēja kamanu sliedes un iemītas pēdas. Mazā raganiņa pagrieza slotu tuvākā ciema virzienā. Pagalmi bija dziļi ieputināti. Pat baznīcas tornis bija uzlicis baltu sniega micīti. No visiem skursteņiem kūpēja dūmi. Jājot garām, mazā raganiņa dzirdēja, kā zemnieki un viņu kalpi šķūņos kuļ labību rumpumpum, rumpumpum, rumpumpum. Uzkalniņos aiz ciema čaloja bērni, viņi brauca ar kamaniņām. Tur bija arī daži slēpotāji. Mazā raganiņa noraudzījās, kā viņi sacensdamies drāzās lejā pa nogāzi. Pēc brītiņa uz ielas parādījās sniega tīrītājs. Kādu laiku viņa tam sekoja, tad viņa pievienojās vārnu baram, kas lidoja uz pilsētu. Mazliet jāiesildās, viņa nodomāja. Ieiešu pilsētā kājām. Par spīti 7 svārkiem un 2 pāriem dūrēņu, viņa lidodam bija šausmīgi nosalusi. Slotu šoreiz nevajadzēja slēpt, mazā raganiņa to uzlika plecā. Tagad viņa izskatījās pēc gluži parastas vecas māmiņas, kas iet tīrīt sniegu. Nevienam, kas viņu satika, nekas cits prātā nevarēja ienākt. Ļaudis bija nevaļīgi un galvas ierāvuši brida viņai garām.
Ļoti labprāt mazā raganiņa atkal būtu pavērsis veikalu skatlogās. Taču rūtis bija pilnīgi aizklātas ar leduspuķiem. Pilsēta saka aizsalusi, un no kroga izkārtnes nokarājās garas lāstakas. Uz tirgus laukuma stāvēja maza, zaļa svītrota koka būdiņa. Tās priekšā dzels krāsniņa, aiz tās ar muguru pret būdiņu stāvēja mazs sarāpies vīrelis. Viņam mugurā bija plats kučiera mētelis un kājās filca zābaki. Apkakli viņš bija uzsitis augšā un uzmaucis cepuri dziļi uz pieres. Laiku pa laikam viņš nošķaudījās. Pilītes no viņa deguna, kas krita uz svelmenās krāsnes virsmas, čūkstēja. Ko tu tur dari? Mazā raganiņa jautāja vīrelim. Vai tad tu neredzi? Es apčī cepu maroni. Maroni? Kas tie tādi ir? Tie ir kastaņi, paskaidroja vīrelis. Tad viņš nocēla vāku un piedāvāja, vai nevēlies? 10 pfeniņus maksā mazā tūta un 20 lielā. Apčī! Mazajai raganiņai grauzēto kastaņu smaržu iesitās nāsīs. Es par tiem labprāt samaksātu, taču man nav līdzi naudas. Tad es tev izņēmuma veidā iedošu dažus tāpat. Šajā lielajā augstumā kaut kas silts lieti nodara. Apčī! Fakts! Vīrelis ar pirkstiem izšņauca degunu, tad viņš no cepešas pannas paņēma sauju kastaņu un iebēra tos brūnā papīra tūtā. Sniegdams to mazajai raganiņai viņš sacīja: te būs ņem, tikai pirms ēšanas kastaņi jānoloba. Paldies! Mazā raganiņa pateicās un nogaršoja tos. Tiešām garšīgi! Viņa pārsteigti iesaucās un tad sāka gudrot. Zini, tevi gandrīz var apskaust. Tev ir viegls darbs un nav jāsalst, jo tu visu laiku stāvi pie siltas krāsnes. Es gan neteiktu, vīrelis nepiekrita. Ja augu dienu stāvu augstumā, sals tik un tā. Arī dzels krāsniņa nelīdz. Velkot laukā karstos maroni, pie tās var vienīgi apdedzināt pirkstus. Apčī, bet citādi manas kājas, es teikšu, ir lāstaku pāris. Un kur vēl deguns? Vai tad tas nav sarkans kā Ziemassvētkus vai cīta? No iesnām vairs netieku vaļā, gluži vai ārprāts. Kad apstiprinādams sacīto, vīrelis vēlreiz nošķaudījās. Pat koka būdiņa no viņa spēcīgajām šķavām nodrebēja, bet tirgus atbalstoja tās tālāk. Pēkšņi mazā raganiņa iedomājās, viņam mēs varētu palīdzēt. Pagaidi! Un viņa noskaitīja buramvārdus, taču slepeni, un tad viņa jautāja: vai tev kāju pirksti vēl ar vien salst? Pat labam vairs ne, vīrelis sacīja, šķiet augstums mazliet atlaidies. Es to jūtu pēc degungala, tikai nesaprotu, kā tas var būt. Nejautā man. Raganiņa teica: man laiks jāt mājās. Jāt mājās? Vai tad es kaut ko teicu par jāšanu? Tu būsi pārklausījies. Acīm redzot, vīrelis sacīja: uz redzēšanos. Uz redzēšanos, mazā raganiņa atvadījās. Un paldies tev! Lūdzu, lūdzu, nav par ko. Drīz pēc tam tirgus laukumam skrēja 2 zēni sauktami: ātri ārī, maroni kungs, ieberiet mums katram par 10 pfeniņiem. Jā, lūdzu, 2 reiz par 10. Maroni tirgotājs iebāza roku cepešpannā, taču pirmo reizi visā garajā maroni tirgotāja mūžā
viņš ar karstajiem karstaņiem neapdedzināja pirkstus. Viņš vispār vairs nekad tos neapdedzināja, un kāju pirksti viņam vairs nesala, arī deguns ne, un iesnas uz visiem laikiem bija zudušas, un kad labais Maroni tirgotājs tomēr kādreiz iegribēja šķaudīt, viņam vajadzēja ņemt talkā krietnus ķipsniņus šņaucamās tabakas. Paldies, ka klausījāties! Līdz nākamajai reizei!